Esi sveicināts un Dieva svētīts jaunā Dieva žēlastības dienā. Šīs ir vēstījums īsi par galveno. Un kā noprotu, viena no lietām, uz ko es gribu aicināt, ir dievkalpojumi Atis centrā no mīnus uz plusu 3., 4. un 5. oktobrī Rīgā, Krasta ielā 60. Man ir pagājušajā gadā pirms dievkalpojuma Kristīgā radio laimēts, ka piedaloties konkursā, es ieguvu šo te tēkreklu. Manā mājā šobrīd vēsa ir jaka pa virsu, bet tas man vienmēr atgādina, ka mana dzīve var mainīties no mīnus uz plusu katru dienu. Un arī tava dzīve katru dienu mainās, jo Dieva žēlastība ir jauna katru rītu. Un Bībele mums māca, ka kādas ir domas cilvēkā, tāds ir viņš pats. Tas ir kādā no tulkojumiem Salamana pamācībās 23.7. Mūsu RT 65. gada revidētajā tulkojumā tas tā nav atspoguļots, bet citos tulkojumos ir teikts, kādas domas ir cilvēkā, tāds viņš ir. Un nepavelti mēs lasām vēstulē Filipiešiem Pāvila vārdus, ka par to, kas svēts, kas šķīsts, kas taisns, kas patīkama slava, par to domājiet. Par ko domāt? Bībele mums saka, par ko mums jādomā, par ko mums nav jādomā, ko mēs varam darīt, kas mums nav jādara un ko mēs esam aicināti darīt. Un viena no lietām ir atjaunoties savā sirdsprātā. Un šodien es gribu piedāvāt tev lūkšanu, ko es aizguvu no Rika Renera, tulkojot vērtīgās patiesības no grieķu valodas, respektīvi viņu iztulkoju un izrakstīju, kas stiprina manu ticību, kā mēs lasām vēstulē Efeziešiem 6. nodaļā. Tur ir teikts, bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem. Mums ir doti Dieva ieroči. Mēs kā Dieva bērni esam pilnībā bruņoti. Taču tas nenotiek automātiski. Pie tā ir jāpiestrādā. Man pašam pie sevis ir jāpiestrādā. Un vēl Bībele mums saka, ka mēs paliekam uzvarētāji tā spēkā, kas mums mīlējas. Mums nevar būt sakāvis. Nav paredzētas kristietim, ticīgam cilvēkam dzīvē sakāvis nevienā dzīves situācijā. Tāpēc šāds te apliecinājums, mēs vakardien runājām par to, ka mēs spējam visu. Un tas arī bija viens no apliecinājumiem, lūkšana kā apliecinājums, lūkšana kā pateicība. Un arī šodien es gribu vadīt tevi un lūgt pati vadīt tevi un aicināt tevi varbūt izrakstīt, izmantojot pauzes šo lūkšanu un lūgt kā stiprinājumu sev, jo tajā patiesi ir liels spēks, liela dziļa doma. Un kā mēs zinām, ja melus atkārto neskaitāmas reizes, tad pats jau sāc tiem ticēt. Cik tad vairāk Dieva vārds, vairākas reizes atkārtots, lūgta šī lūkšana iesēžas mūsos. Es pagājušajā naktī klausījos Keitu Mūru, kur viņš teica, ka viņš aicināja uz 23. un 91. psalmu lasīt biežāk, lasīt daudz un lasīt vairākas reizes dienā, bet necensties to iemācīties no galvas, jo tas, ko mēs iemācāmies no galvas, paliek mūsu prātā, bet tas, kas caur svēto garu vairākas reizes lasot iesēž mūsu garā, mūsu sirdī, to Dievs var pacelt ar svētā gara palīdzību, jebkurā brīdī, kad tas mums ir vajadzīgs. Tāpēc es aicinu arī šo lūkšanu, varbūt nevis iemācies no galvas, bet lasi, izraksti un lasi tik bieži, tik daudz, līdz katrā situācijā, kur tu ej, tu saproti, ka, lai kā tas izskatās, tā nav patiesība, bet tu esi uzvarējis. Un tā skan šādi. Kungs, es pateicos tev par to, ka tavs gars dzīvo mani, un tas nozīmē, ka es spēju atsist jebkuru vēlnu uzbrukumu. Man ir tavs spēks, tāpēc es esmu stiprāka par vēlnu, stiprāka par jebkuru problēmu, un es tikšu galā ar jebkādām grūtībām. Es uzvarēšu. Tas ir tikai laika jautājums. Es esmu pateicīga tev par to, ka tu man esi devis svētā gara spēku, lai es varētu atsist visus vēlna uzbrukumus un turpināt izpildīt tālāk savu uzdevumu. Jēzus vārdā, āmen. Un ar ticību
Es apliecinu. Es esmu pilnībā koncentrējusies uz to uzdevumu izpildīšanu, ko man uzlicis Dievs. Es veiksmīgi atsitu visus vēlna uzbrukumus tāpēc, ka Svētais Gars dod man spēku. Es nekad netikšu sakauta, nebūšu upuris. Es izmantoju to spēku, kuru Dievs ir nodevis manā rīcībā. Svētais Gars mani stiprina un palīdz man pārvarēt visus vēlna izliktos šķēršļus. Svētais Gars, kas dzīvo manī, dod man spēku atsist visus vēlna uzbrukumus. Jēzus vārdā. Āmen. Tēvs, es Tev pateicos par to. Āmen.